Puzura veidošana no dabas materiāliem māksliniecei Ārijai Bērzei kļūsi aktuāla 1989. gadā, kad Ziemassvētku vakarā, gaidot tramvaju, mazu puzura elementu ieraudzījusi rokā kādam automašīnā sēdošam puisītim. Kopš tā brīža māksliniece sākusi pētīt šie rotājuma veidošanas principus un materiālus. Es ļoti ilgus gadus pētīju visādas graudzāles. Visu, ko man jau, kā saka, pilnīgi novirz. Es arī eju pa apstādījumiem, tad es apstājos un es pētu, kā tad viņam ir posmu un tā. Praktiski ļoti daudz graudzāles, ko var izmantot. Es arī pati ļoti dažādas izmantoju. Arī milzu puzurī izmantotas dažādas graudzāles. Māksliniece stāsta, ka vizuāli tīkamākās ir auzas, jo tās ir zeltainas, tomēr tās ir ļoti trauslas. Ārija Bērze uzsver, ja ir vēlme veidot rotājumu, kamola zāli gan nederēs, kaut arī tai ir gari posmi. Puzura veidošana kopumā ir gana ilgs un sarežģīts process, jo graudzāles ievācot, uzreiz no tām nevar neko vēl veidot. Pirmais ir tas, kas saka, staigāju, vienkārši, kas saka, pa grausolām, brienu, visur, paldies Dievam, ka mums vēl daudz grausmalas, kuras nenopļauj, ciesa aug klājieniem, hektāriem, jā. Nu, tad staigāju un vācu, tad es viņus žāvēju. Praktiski tā kā es nogriežu to smilgu, viņi ir ar visām pielapām, ar ziedkopu un kas nu tur viss ir. Tikai pēc graudzāļu mērcēšanas un atkārtotas žāvēšanas tiek veidoti puzuri. Tā pa daļām milzu dekoru māksliniece arī pārvietojusi uz gala punktu Siguldā, posmu pa posmam. Viņa arī atklāja, ka bijušas nepieciešamas pat 9 reizes, lai ar savu automašīnu visu atvestu uz Devonu. Iekraušana, izkraušana, nešana, katras durvis ir biets, jā. Nu, protams, tā, kad es te visu savedu un saliku pa grīdu, tad man 3 dienas aizgāja, kamēr es pārskatīju. Daudz maz tos bojājumus viss novērst, jā. Kamēr māksliniece atklāja milzu puzura veidošanas stāstu, Siguldas kultūras centra piepildīja apmeklētāji, apbrīnojot dekoru un vēloties izzināt detaļas, procesu un darba nozīmīgumu pašas autores stāstījumā. Pasaules 8. brīnums. Viss citu vārdu nav, tas ir fantastiski. Pilnīgi tādas sajūtas ir uzreiz emocijas uzrauja augšā, kad tu pienāc pie viņa. Likās, ka būs maziņāks, bet tomēr, jā, milzīgs. Viss ir tik strukturizēti, tik perfekti, wow, iekšā. Tu redzi pavisam citus skatus un vēl citus jaunus, ne tikai to lielo Nesastāv tikai no piramīdiņām, var arī kaut ko citu. Ļoti skaisti. Nu, grandiozi. Es vienkārši iedomājos, cik daudz stundu tur ir pavadīts. Cik daudz laika, jo tas ir ļoti darbietilpīgi un vēl notika smalkām smildziņām. Jautājot, cik tad ilgi tapis vērienīgais puzurs, autori vien nosaka ļoti ilgi. Krāšņo un iespaidīgā izmēra dekoru iedzīvotāji Siguldas Devonā var apskatīt vēl līdz 25. augustam. Laura Jansone, Nikija Grivāna, Indars Krieviņš, RTV.